Labdien! Jums runā Latvijas ārstbiedrības prezidents Pēters Apins. Es aicinu visus 23. aprīlī uz Lielo talku. Šogad mēģināsim vākt plasmasu un nekādā gadījumā nemēģināsim viņu sadedzināt. Plasmas ir dedzināma, bet tikai tādās temperatūrās, kas ir ļoti augstas. Pretējā gadījumā viņi vienkārši piesārņo mūsu planētu, iznīcina mūsu ozonu slāni. Vidējais latvietis katru dienu saražo vidēji 1 kg atkritumu, bet vidējais amerikānis 2,5 kg. Bet vismaz 12% no šiem atkritumiem ir plasmas. Un, ticiet, galvenais apjoms nav pēdpudeles. Galvenais apjoms ir dažādi konditorijas izstrādājumi iesaiņojums, dažādi lielveikalu iepirkuma maisiņi, atkrituma maisi, iesaiņojumi materiāli. Katrā ziņā tas ir daudz vairāk nekā pudeles. Jebkurā gadījumā Latvijā 40% no visas plasmas, kas kopumā sastāv 35 900 tonnas, tiek pārstrādāts. Un šādā ziņā mēs esam viena no paraugu valstīm uz zemeslodes. Plasmas sadalās vairāk nekā 10 000 gadus. Principā viss plasmas, kas nonāk upēs, agri vai vēl nonāk jūrās, un okeāns šobrīd ir izveidojies pa plasmas zupu, kas sastāv no dažādu lielumu plasmas objektiem. Viņas sabirst mazos gabaliņos un veido dažādu blīvumu atkritumu slāni no okeāna virsmas līdz dibenam. Visvairāk plasmas atkritumu sakrājas okeāna dižvirpuļos, kas ir straumi ierobežots ūdens virpuls. Un lielākais dižvirpuls, kas atrodas Klusajā okeānā, aizņem tikpat lielu teritoriju kā 3 Pireneju pussalas, bet Pireneja ir Spānija, Portugāla kopā. Plasmas piesārņo pludmales, atbaida turistus, plasmas atkritumi viņas apēd jūras dzīvnieki, putni, vēžveidīgie. Plasmasādi šie dzīvnieki nožņaudas, noslīgs, nespēja kustēties, iet bojā. Mūsu uzdevums ir vākt plasmas un nodot plasmas pārstrādei. Mūsu uzdevums ir sagādāt to, lai plasmas tiktu pārstrādāt vismaz 6 vai 10 reizes, un Latvija varētu būt tā valsts, kurā plasmas maisiņi vienkārši